kad mūsu rīcībā nonāk kāda jauna lieta, tad mums ir iespēja iepazīties ar instrukciju. Mēs varam tajā izlasīt ne tikai kā izmantot kaut kādas pamatfunkcijas, bet kaut kādas knifiņus. Bet ja mēs domājam par mūsu smadzenēm, un mēs gribam kaut ko iemācīties, tad mums ir jāsaprot, kā tās smadzenes izmantot. Tad instrumentu, ar kuru mēs mācāmies. Instrukcija mums nevienā brīdī nav dota, un faktiski mēs mācāmies no līdzcilvēkiem. Ģimene, draugi, skolotāji. Bet ja mēs gribam izmantot smadzenes citādāk, vai arī iemācīties kaut ko citādāk vai vairāk, tad mums ir jāmācās no kāda, kurš to ir vairāk pētījis. Un tādēļ ir viens slavens smadzeņu treneris, Jims Kviks. No viņa var iemācīties ļoti daudz. Viņš ir palīdzējis filmu zvaigznēm, prezidentiem, uzņēmējiem, ārstiem un vēl daudziem citiem profesionāļiem labāk saprast, kā strādā viņu smadzenes un kā tās izmantot savā darbībā. Un tāpat ir pieejami daudz materiālu arī plašai publikai. Vēlos tevi iepazīstināt ar Jima Kvika metodi FAST. Tā ir ātrā mācīšanās metode, un tā nodara ne tikai ķīmijā, tā nodara jebkuras jaunas lietas mācīšanās procesā. Es to redzu kā dabisku mācīšanās procesu, kuru mēs veicām, kad vēl bijām pavisam mazi. Bet tad mēs skatījāmies uz cilvēkiem, kuri mums šķita gudrāki. Faktiski bija mūsu autoritātes. Vecāki, draugi, skolotāji, iespējams vēl citi cilvēki. Mēs uz viņiem skatījāmies, kā viņi dara, kā viņi mācās, un arī viņi pēc savas izpratnes mums teica, kā tad ir jāmācās. Apskatīsim, kāda tad ir Jima Kvika ātrās mācīšanās metode FAST. FAST ir faktiski akronīms no 4 vārdiem, un tad katram burtam, tad F-A-S-T ir viens vārds ar savu nozīmi. Un tad tur ir iekodēta iekšā būtība. Sāksim ar pirmo. F. Forget, jeb aizmirst. Šķiet paga. Es tā kā esmu šeit, lai iemācītos kaut ko jaunu, priekš, ka man kaut kas jāaizmirst. Bet būtība ir tāda, ka mums sākumā ir jāatbrīvo sava operatīvā atmiņa. Varētu teikt tā, ja mums ir krūze, pilna ar ūdeni, mēs nevaram tajā ieliet vēl ūdeni. Tieši tāpat, kamēr smadzenes mums ir aizņemts ar kaut ko citu, mēs nevaram tajā ielikt kaut ko jaunu. Tādēļ ir jāizņem kaut kas ārā. Un visātrāk mācās kā reiz bērni, mazi bērni, jo viņu galva nav aizņemta ar kaut kādām domām par pagātni, nākotni, priekšstatiem, viņi ir te un tagad. Un tādēļ mācās ļoti ātri. Tā pirmais, ko aizmirst. Priekšstati par to, ko es jau zinu. Bieži vien cilvēki neiemācās kaut ko jaunu, jo šķiet, es to jau zinu. Bet tā faktiski ir barjera, kas traucē uztvert kaut ko jaunu. Tādēļ tu apzināti vari šo barjeru nolikt maliņā, noklausīties, pierakstīt, uztvert, un pēc tam jau salīdzināt ar to, ko tu jau zini. Un tādā veidā tev sanāks, ka tu vari ieraudzīt varbūt kādu kļūdu, kuru iepriekšējais pieļāvis mācību procesā, vai arī otrs tu vari atrast jaunas idejas vai zināšanu pielietošanu, par kuru tu nemaz neesi iedomājies. Otrais. Aizmirsti traucēkļus. Faktiski tas nozīmē uz laiku, kamēr tu mācies, aizmirst par visām lietām, kas tev varētu traucēt. Un ja tev šķiet, ka es varu darīt vienlaicīgi vairākas lietas, tad atceries, kognitīvā jeb izziņas procesā multitaskings nedarbojas. Tas darbojas tajā brīdī, kad tu esi kaut ko iemācījies un atkārto. Un paralēli tad var darīt vairākas lietas, bet mācību procesā mēs varam apstrādāt tikai vienu informācijas plūsmu. Un veicot to, ko mēs domājam par multitaskingu, kas faktiski ir uzmanības pārslēgšana starp dažādiem uzdevumiem, noved pie tāda rezultāta, ka pirmkārt mēs zaudējam laiku, jo mācīšanās norit mazāk efektīvi. Otrais, mēs pieļaujam vairāk kļūdas, jo vienkārši uzmanības pārslēgšana mēs varam kaut ko nepamanīt. Un trešais, tas patērē vairāk enerģijas. Un no tāda mācīšanās procesa mēs vairāk nogurstam. Tādēļ visi traucēkļi, telefons, televizors, kaut kādi uzpaldošie paziņojumi, visu to noņemam nost, fokusējamies uz mācībām, tad atceramies, visas tās pārējās lietas būs pieejamas pēc tam. Un ja tev ir iespēja telpā būt vienam pašam, tad tas, protams, ir ideāli. Tad tu vari fokusēties un visu uzmanību veltīt mācībām. Ja apkārt ir cilvēki, kā piemēram klasē, tad mēģini domās norobežoties no apkārtējās pasaules un fokusēties uz to, ko tu gribi iemācīties. Mēģini nereaģēt uz tām lietām, kas ir apkārt,
un kuras ietekmēt tieši nav tavā varā. Tu vari fokusēt savu uzmanību un mācīties to, ko tev tajā brīdī vajag. Tādēļ atceries, angļu valodā vārds present nozīmē ne tikai tagadni, bet arī dāvana, jo tas ir laiks, ko tu velti pats sev. 3. aizmirst ierobežojumus. Faktiski tās ir limitējošās programmas, bailes vai priekšstati pašiem par sevi, vai par to, ka kaut kas neizdosies. Iespējams, esi dzirdējis, ka kāds saka, tev tas nesanāks. Vai arī pats par sevi domā, man nesanāk ķīmija. Vai arī vecāki saka, mēs neesam ķīmiķi, nekad to neesam varējuši iemācīties, tad arī tev neizdosies. Bet tas viss ir programmas, kas ierobežo, ko tu vari un ko tu nevari. Ļoti vērtīga lieta ir tā, ka šīs programmas tu vari apzināti atslēgt un mēģināt darīt citādāk. Tad, kad esi atslēdzis, tad pamēģini izdarīt kaut ko citādāk, pa jaunam, sākumā var gan nesanākt, bet tas jau nekas. Tas tāpat ir labāk nekā ir bijis iepriekš. Pamēģini iedomāties bērnu, kurš skaita reizes, cik viņam ir jāiet, lai viņš iemācītos staigāt. Neviens īsti to neskaita, vienkārši iet un dara. Nav neviena bērna, kurš mēģina un vienā brīdī pasaka, staigāšana nav priekš manis. Tā man nepatodas, tāpēc visu dzīvi rāpošu. Nē, viņi mēģina. Kāds iemācās īsā brīdī, kādam vajag daudz ilgāk laika, bet visi staigā. Visi iemācās staigāt. Un tieši tādēļ arī tu liec nost ierobežojumus, mēģini pa solītim, beigās sanāks. Bailes no kļūdām ir vēl viena limitējošā programma. Ja mēs padomājam par ķirurgu vai par ķīmijas uzņēmumu vadītāju, tad, protams, šeit kļūdīties nekādā gadījumā nevar. Bet, ja mēs runājam par mācību procesu, tad kļūdas ir vienkārši neizbēgams. Mēs tajā brīdī neprotam un nezinām visu 100%. Līdz ar to kaut kur mēs pielaidīsim kļūdas. Un tas ir pilnīgi dabiski. Tādēļ mācību procesā, ja mēs pielaižam kādu kļūdu, tad no tās mēs varam iemācīties un nākamā reizē to kļūdu vairs nepielaist. Atceries, lai tev izdotos uz 100%, sākumā ir jāiemācās iespējams uz 1%, tad uz 5%, tad 10%, un tā pakāpeniski uz priekšu. Iedomājies vecāku, kurš klausās savu bērnu, kurš tikko sāk runāt. Saka, tētis, mamma, bet vēl ne līdz galam pareizi. Tad vecāks viņam saka, kā tu runā? Tā nav pareizi. Ir jāsaka šādi un šādi. Bērns tad tajā brīdī, manuprāt, nobīsies tik ļoti, ka beigās vispār nemaz nerunās. Tad neviens vecāks tā nedara. Vecāki vienmēr priecāsies, re, kā izdodās, jau tā runā. Un tieši tāpat arī pats sevi paslavē. Tajā brīdī, kad tev iznāk kaut kas labāk nekā ir sanācis iepriekš, tad, man izdevās, man sanāca, un solīts pa solītim, un nonāks līdz saviem 100%, un tev izdosies. Otrais burts vārdā fast ir A, un tas nozīmē active. Tagad paņem pildspalvu, kladi un pieraksti. Mācīšanās un atcerēšanās nav skatītāja sports. Tas nozīmē, lai mēs atcerētos, mums ir jābūt iesaistītiem, mums ir jābūt aktīviem. Skolas solā mums neredz saka, sēd mierīgi un klausies. Bet caur pasīvu informācijas patērēšanu smadzenes mācās daudz lēnāk, nekā ja mēs aktīvi iesaistamies. Izstāstīšu situāciju ar manu dēlu. Viņš mācījās dzejoli. Iet pa istabu, soļo apkārt, ritmā un skaita dzejoli. Es domāju, kas tas vispār tāds ir? Ienāk istabā, saka, Klau, ko tu te vispār māžojies? Tu apsēdies vietā, iemācies dzejoli, pēc tam lēkā pa istabu. Ko tu te lēkā? Labi, kad es pēc brītiņa uzzināju, ka tas ir veids, kā var aktīvi iesaistīties. Un tādā veidā arī var mācīties. Tikai tas nav piemērots klasē, bet mājās droši tā var darīt. Viņam soļošana un ritms palīdzēja iemācīties labāk, nekā vienkārši sēžot. Lai arī aktīvai iesaistē ir vajadzīga papildus piepūle, un tomēr ir svarīgi ņemt vērā to, ka aktīva iesaiste aktivizē nervu sistēmu un smadzenēm ir daudz vieglāk uztvert jaunu informāciju. Izstāstīšu vairākus piemērus, kā tad var aktīvi iesaistīties nodarbībās. Pirmais, klausoties mācību materiālu un dzirdot kaut kādus svešvārdus vai vārdus, kurus šķiet grūti izrunājami, pamēģini tos izrunāt. Un izruna noteikti aktivizē tad muskuļus, kas ir saistīti ar runu,
un arī dzirdes atmiņu aktivizē. Un tādā veidā mums vieglāk iemācīties. Otrs veids ir pierakstīt. Ir svarīgi tajā brīdī, kad mēs dzirdam kaut ko jaunu, tad to pierakstīt kladē. Tādā veidā mēs varam sistematizēt informāciju, uzzīmēt kaut kādas schēmas, vizualizēt to. Vēl ļoti interesanti, ka tieši ar roku pierakstot darbojas līdz arī rokas muskuļi, un smadzenes darbojas intensīvāk un vieglāk atcerēties nekā tad, ja mēs mēģinām kaut ko pierakstīt datorā. Džims Kviks iesaka pierakstu sadalīt divās daļās ar vertikālu līniju. Sanāk tā, kreisajā pusē, tur mēs varam pierakstīt visu informāciju, kur mēs uztveram. Faktiski pierakstam uztverto informāciju. Savukārt labajā pusē, tur mēs pierakstam savas idejas, savas pārdomas. Tad kaut ko, ko mēs paši radam no tā, ko esam dzirdējuši. Atceries, lai iemācītos, ir jādara pašam. Neviens cits to nevar izdarīt tavā vietā. Tieši tāpat kā paēst vai pagulēt tavā vietā neviens cits nevar. Arī iemācīties cits tavā vietā nevar. Tādēļ arī tev pašam ir jābūt iesaistītam un aktīvam. Un ir vēl viens veids, kā būt aktīvam. Video kursā ķīmijas uzdevuma risināšana pirms daudziem uzdevumiem mēs aicinām apstādināt video un pamēģināt atrisināt uzdevumu pašam. Iespējams, ka vēl neproti risināt uzdevumu tik labā līmenī, bet tu droši vari apstādināt video un pamēģināt vismaz vienu solīti. Kā tad īsti jāsāk to uzdevumu risināšanu? Kas tad ir pirmais solis? Pamēģini vienreiz, otrreiz, trešoreiz, un tad jau tu sapratīsi, pirmo soli tu zini. Vari arī otru izdomāt. Tad trešo, un beigās patstāvīgi spēsi izrisināt jebkuru ķīmijas uzdevumu. Trešais burts vārdā fast ir es, kas nozīmē state. Latviski iztulkojot stāvoklis, jeb gara stāvoklis. Un šeit noteikti pieraksti, ka visa atmiņa ir tiešā veidā atkarīga no gara stāvokļa. Informācija paši par sevi ir diezgan viegli aizmirst. Bet ja mēs informāciju apvienojam ar emocijām, saliekam to kopā, tas ir kaut kas, kas ir saistīts ar mūsu garstāvokli. Tad mācību process mums kļūst par piedzīvojumu, pārdzīvojumu vai atklājumu. Kaut kas tāds, kas neaizmirstās tik ātri un mūsu atmiņā paliek daudz ilgāk. Tādēļ atceries, informācija un emocijas kopā veido ilgtermiņa atmiņu. Iedomājies, tu esi skolā, sēdi stundā un klausies. Interesanti, kā tu jūties? Un, protams, te var būt divi varianti. Vienā variantā stunda ir ļoti interesanta. Tu esi iesaistīts, tev gribās zināt, klausies uzmanīgi, un tas ir kaut kas, kas tevi saista. Un tad pat šķiet, ka gribētu vēl un vēl mācīties, un nekas nav grūti. Savukārt, otrā gadījumā ir tā, ka ir garlaicīgi. Sēdi un domā, kāda beigsies mācību stunda. Un, protams, ka šajā gadījumā mācību process padodas ar grūtībām. Un izpratne labākā gadījumā veidojas pavisam nedaudz. Faktiski emocijas darbojas kā kodēšanas rīks, kas vienā gadījumā pastiprina informācijas uztveri un mēs mācāmies ātrāk, citā gadījumā tieši otrādi bloķē mācību procesu, un tad mums mācīties ir pavisam grūti. Tādēļ, pirms ķeries pie mācībām, ir svarīgi uzlabot savu garstāvokli. Un pat ja kādā brīdī mācību priekšmets vēl nav tik interesants, tad, ja tu sāc to mācīties pa maziem solīšiem un sāc saprast, tad beigās tas arī kļūst par interesantu. Izstāstīšu dažus ieteikumus, kas var uzlabot garstāvokli. Pirmais. Mums ir labā un kreisā smadzeņu puslode. Un tās savā starpā ir saistītas, bet vienalga daudz procesu katrā no viņām notiek atsevišķi. Ja mēs varam šo saikni starp smadzeņu puslodēm aktivizēt, tad tādā veidā mums garstāvoklis uzlabojas. Mēs varam teikt tā, fizioloģija tiešā veidā ietekmē psiholoģiju. Pirmais uzdevums. Pamēģini paņemt vienu austeņlipiņu, otru austeņlipiņu un pamasē. Un kamēr to dari, tad pietupies vairākas reizes. Un tādā veidā turpini pusminūti vai minūti. Un tad sanāk tā, ka paiet kāds brīdis un garstāvoklis mainās, jo ķermeņa fizioloģija ir tiešā veidā saistīta ar cilvēku psiholoģiju. Otrs krusteniskais ķermeņa vingrojums ir šāds. Paņem, uzliec rokas aiz galvas un tad ar labo roku pieskaries pie kreisā ceļa. Raukon tieši. Tad 1, 2, 1,
2. Veicot šos vingrojumus, noteikti dziļi elpo, jo tādā veidā tu bagātini ar skābekli savu ķermeni, un vielmaiņa notiek ātrāk, domāšana notiek ātrāk. Atkal garastāvoklis kļūst labāks, un mācīšanās noritēs vieglāk. Šie nav vienīgie vingrinājumi. Ieguglējot, tu vari atrast vēl daudz citus. Pēc vārdiem Brain Gym. Izvēlēs sev kādus 2-3 vingrojumus, kurus veic pirms mācībām. Otrais veids, kā uzlabot garastāvokli, ir dombiedri. Noteikti ar viņiem kopā var pārunāt, ko esi iemācījies, var pajokot, un viņi sapratīs tos jokus. Un tādā veidā tā komunikācija noteikti uzlabo garastāvokli. 4. burts vārdā fast ir T, kas nozīmē teach. Latviski māci. Un tagad paņem pildspalvu un sev pieraksti. Kad es kādu mācu, es mācos 2 reizes. Kad mēs domājam par kādu citu, kam mēs varam iemācīt, tad faktiski darbojas skaidrošanas efekts. Mācoties ar nodomu, ka mēs kādu mācīsim, mēs mācāmies citīgāk. Un nozīmē to, ka mums mācību process norit efektīvāk. Tādā veidā mēs domājam uzreiz, kā es šo varu pārfrāzēt saviem vārdiem, vai kā es šo varu izstāstīt kādam, lai viņš tiešām to saprot. Atrodi kādu, kam vari palīdzēt, paskaidrot, iemācīt, vai arī atrod kādu dombiedru, ar kuru kopā var pārrunāt, var pajautāt, var paskaidrot. Tādā veidā mēs mācāmies kopā. Un parasti cilvēki mācās, lai iegūtu sev kādu labumu. Šajā gadījumā, lai atvieglotu savu dzīvi un saprast labāk ķīmiju. Bet tie citi cilvēki, ar kuriem kopā mēs mācāmies vai kuriem mēs skaidrojam, mums ir vajadzīgi, lai mobilizētu mūs. Un tādā veidā mēs mācāmies ātrāk un labāk un iegaumējam daudz vairāk. Tagad tu zini Jima Kvika ātrās mācīšanās metode FAST, kura F ir forget, A active, S state un T teach, kas latviski ir aizmirst, būt aktīvam, garastāvoklis un mācīt. Izmanto šo metodi, un lai tavs mācību process norit ātrāk un efektīvāk.